Aicināšu tad nākošos Limbažu valsts ģimnāzijas projektu BioDebate projektu iesniedzēja Edīta Sāru. Es pieļauju, ka jaunieši nāk uz skatuves. Lūdzu. Limbažu valsts ģimnāzija. Jā, labdien! Mēs esam no Limbažu valsts ģimnāzijas, un mani sauc Elizabete. Mani sauc Katrīna. Mani sauc Elīna. Un mēs piedalījāmies projektā BioDebates. Tātad mēs arī izdomājām iesaistīt publiku, un mēs uztaisīsim šīs klātienes debates. Un mūsu plāns ir tāds, ka mēs apmēram tieši tajā līnijā mēs sadalīsim tā uz pusi. Un tad šī puse no manis pa labi, jums kreisi būs, kad piekrīt, un otra puse būs, kad nepiekrīt. Un tad šis jautājums, kur mēs varētu teikt, kad uzdodam, ir, vai tehnoloģijas var atrisināt klimata krīzi. Un mums nevajag īsti statistiku un tādas, un vienkārši tas, kā mēs to gribētu, ir, ka ja jums ir kaut kāds arguments, viedoklis, par to savu pusi jūs varat gan sēžot, vai arī piecelties, lai pārējie labāk dzird un tad pateikt. Un tad par to jums būs maza balviņa. Jā, un tad mēs kā tas notiks un kad sāk tas, kad izsaka argumentu par, tad šī puse, kuram ir ko teikt, tad pieceļās un tad pasaka savu šo argumentu. Tie ir brīvi, tie īstenībā savs tas subjektīvais viedoklis nebūs pareizo un nepareizo atbilžu. Jā. Nav? Sākat. Tātad jautājums, vai tehnoloģijas var atrisināt klimata krīzi, ja? Pareizi. Jā, un tad šai pusē kaut kāds, kuram ir kaut kāda doma. Jā. Samazinās papīra lietošanas daudzums ar tehnoloģijām. Mēs esam par. Jā. Nevarat? Un tad tagad, otra puse pieceļās un izsaka argumentu pret. Pret, jo jebkuram tehnoloģijām vajadzīgs enerģija, un tas arī izmanto dabas resursus. Jā, ļoti labi. Un arī, piemēram, kur mēs liksim atkritumus no saules paneļiem, kad viņi nolietojas. Jā. Pandoras lāde. Droši, es mēģināšu runāt šeit. Ar tehnoloģiju palīdzību mēs labāk varam sazināties un nav jāceļo. Jā. Ļoti labs arguments. Vai ir kāds, kuram pret? Mikrofonu iedošu. Jo mēs mazāk kustamies, mazāk ceļojam, jo mēs mazāk redzam. Es pat mācu mākslīgo intelektu katru dienu, no rīta līdz vakaram. Cilvēkiem vairs nerunā. Tas ir ārprāts, ko tās tehnoloģijas dara. Viņi taču nemāk sarunāties, vai ne? Es gribu uzslavēt jūs, tas, ka jūs pietupāties pie bērniem, tas ir tik psiholoģiski pareizi. Reti, kad tā dara. Lieliski. Labs darbs. Paldies. Ļoti labi. Vai ir vēl kāds, kuram ir ko teikt? Jā, trešajā parasti tas, kā mēs to darījām, bija, ka trešais cilvēks ir tas, kurš apkopo par to teikto, un tad viņš pasaka tādu, noliek tādu. Jā, tieši tas ir tas iemesls, kāpēc mūsu puse ir par. Tātad mūsu projekta partneri bija ASV, Čehija un Moldova, un šeit ir neliels sveiciens no ASV un Čehijas. Started! Woo! Yeah! Woo! Hi, friends. I'm Mrs. Fairfield, and I heard from your teacher that you have been selected by the Latvian National Project Committee to present at the annual conference about the project that we all did together. And I just want to say, I am so proud of you. That is absolutely
National. All of us here in the United States are clapping and snapping for you. Best of luck. You've got this. Kiss your brains. We are so proud. Woo! Way to go. Good luck. Bye. Here are the students from the debate from Czechia, and we heard that you guys got into the annual conference, so Good job. we wanted to say best of luck, and we are really proud of you, and we hope that you do great. So Good luck. Good luck. Hi, friends. Tātad mācīties šīm debatēm mēs sākām ar Oksfordas debašu stila struktūras un noteikumu apguvi, kā arī izpratni par loģisku argumentu veidošanu, izzinot un izvērtējot dažādas struktūras. Jā, mēs debatas izmēģinājām klases ietveros par tēmu, vai būtu jāļauj ģenētiski modificēt organismus. Katrs mēs izveidojam argumentu par un pret, un jauktās komandās debatējām savā starpā. Komandas tika izlozētas, kā arī izlozēti tika tiesneši, kas vērtēja šo klases biedru teikto. Šādā veidā mēs guvām pieredzi turpmākajām biodebates projektam, proti gan sinhronajās, gan asinhronajās debatēs. Tātad sinhronās debatas. Šīs debatas veicām caur Zoom platformu angļu valodā un debatējām par to, vai būtu jāļauj ģenētiski modificēt organismus. Mēs paši vērtējām debatas starp Moldovas un Čehijas skolēniem, taču paši debatējām kā komanda pret ģenētiski modificētiem organismiem ar skolēniem no ASV, un kur ieguvām 7-5 punktu virsroku. Biodebate ietvaros debatēja tie, kuriem klasē vislabāk veicās un kuriem bija vēlme un arī iespēja piedalīties starptautiski, izmantojot kopīgi iegūto informāciju no mācību stundām, ko bija nepieciešams apkopot. Apkopējam argumentus gan par, kā piemēram, ka ģenētiski modificētiem pārtiks produktiem ir potenciāls palielināt uzturvērtību un kvalitāti, kas var uzlabot veselību, gan arī pret, piemēram, ka šāda veida organismi īpaši augi var izplatīties dabā un ietekmēt bioloģiskā daudzveidību, apdraudot savvaļas sugas. Asinhronajās debatēs piedalījās Latvijas, ASV un Čehijas skolēni. Caur Google dokumentiem rakstiski debatējām par to, vai tehnoloģiskie sasniegumi virzīs nākamo cilvēku evolūcijas fāzi, vai arī tie kavēs turpmāku bioloģisko adaptāciju. Jā, mums kopā bija četras komandas, kur katrā komandā bija vismaz viens pārstāvis no katras no šīm valstīm. Un notika 2 atsevišķas debates, kur viena komanda aizstāvēja viedokli, ka tehnoloģiskie sasniegumi veicinās nākamo cilvēku evolūcijas posmu, savukārt otra, ka tie kavēs turpmāko bioloģisko adaptāciju. Uzvarētāju komandu katrā debatē noteica visu 3 valstu skolotāju, nosakot punktus un izsakot savus vērtējumus. Debatēs piedalījās skolēni, kur paši brīvprātīgi pieteicās. Skolotāji piedāvāja vairākas iespējamās tēmas, un izvirzītie skolēni kopīgi izvēlējās, par kuru no tām debatēt. Jā, šeit var redzēt, kā notika tās debates. Bija tās komandas, un tad viena komanda uzraksta šo argumentu par, kāpēc tieši tā būs. Un otra komanda, kur īsti viņas bija ļoti garas, bet tad var redzēt, kad uzrakstīja pret, un te bija ar visiem pētījumiem un ar visiem, un tad skolotājs maliņā varēja rakstīt savus komentārus, iezīmēt tas, kas viņām likās labs, vai tieši, ka nebija pietiekami. Un šeit bija, kā beigās vērtēja un noteica šo uzvarētāju komandu. Arī pieminēt, ka šīs debates aizvietoja vērtējumu uzdevumu pārbaudas darbā. Tā kā mums nebija jādara viens uzdevums.
Un tātad šī projekta gaitā mēs secinājām to, ka, lai brīvi, droši un arī rezultatīvi debatētu, nepieciešams ir ideāli pārzināt tēmu, par ko šīs debates notiks. Tas palīdz gan par sevi justies pārliecinātākam, gan bez šaubām atspēkot pretinieku teikto. Tā skaitā ietilps arī, protams, sagatavošanās, respektīvi informācijas apkopošana un novērtēšana, lai būtu gatavi jebkādam scenārijam. Jā, mēs arī sapratām, ka struktūrai un komandas sadarbībai ir ļoti liela nozīme, kas norāda uz komandas gatavību un savstarpējo atbalstu. Brīžos, kad debatēs vairs nebija ko teikt, komanda ar kādu atslēgas vārdu varēja piepalīdzēt. Atbalsts viennozīmīgi mazina stresu šādās situācijās un uzstāšanās laikā. Visbeidzot, debatēs ir strateģiski jāizvēlās, kādu runātāju lomu dalībnieks aizstāv. Jāņem vērā katras stiprās un vājās puses, lai tiktu nodrošināts labs sniegums, kā arī uzvara. Un tagad mēs dosim vārdu mūsu skolotājai. Jūs jau redzējāt skolotāju Keitiju no ASV. Mēs sastapām pirmo gadu īstenojam projektu sadarbībā ar ASV. Noskaidrojam, ka to iespējams darīt caur e-twinning, pievienojot skolotājus arī no valstīm, kas nav Eiropā. Un vienkārši, lai teiktu paldies un arī padalītos ar jums, ja kādam interesēja sadarbība pāri okeāniem, tad šobrīd ir izsludināta atkārtot pieteikšanās. Illinois Universitāte aicina skolotājus no Eiropas valstīm, kuri vēlas satikties un sadarboties ar skolotājiem no dažādiem Amerikas štatiem, pieteikties. Tā kā tie, kam interesē, ļoti aicinu izmantot šo iespēju un satikt Keitijas un arī citus jūsu potenciālos nākotnes partnerus. Paldies! Es tikko noskaidroju, prezentācijas būs pieejamas, tāpēc jūs varēsiet arī uzklikšķināt un saprast, kur tad ved šī pieteikšanās saite. Jo droši vien ierakstot te jūsu pieteikšanās saite, tas nebūs īstais variants. Man ir 2 jautājumi. Viens jautājums par to, kas bija visgrūtākais jums liekas debatēs, vai jūs pirms tam bijāt mācījušās debatas, vai zinājāt? Mēs tā kā klasē, mūsu skolotājs stāstīja, kā pareizi argumentus un visu to veidot, un tad mēs pēc tā tālāk veidojām. Un kas ir visgrūtākais tajās debatēs, kas jums liekas katrai? Manuprāt, tas bija sameklēt to informāciju, jo bieži vien ir visu kaut kāda nepatiesa informācija, un tu jau īsti nevari debatēt par kaut ko, ko tu tā kā 100% nezini, kas nav pierādīts līdz galam. Man arī tas bija sameklēt informāciju, jo tas tiešām ir grūti tieši par to tēmu, un lai ir tiešām arī uzticami raksti. Jā, jo tas savs subjektīvais viedoklis, viņš īsti debatēs, tā kā, nav tik ļoti pieņemams, tāds. Un es teiktu, tā kā es sinhroni tiešām ar tiem cilvēkiem arī runāju, un es tieši angliski runāju, un tad vajadzēja, laikam, vairāk grūtāk saņemties ir tieši runāt angliski, es teiktu tā. Es drīkstu piebilst, varbūt savai aizstāvībai mazliet to pirmo tēmu izvēlējos es, jo tā ir mācību satura ietvaros, bet to otro ļoti sarežģīto tēmu, kur viņi tad saka, ka ir grūti atrast informāciju, izvēlēs viņi paši, tā kā tas manai aizstāvībai, ja. Skatījos ļoti informācijas apjomīgs materiāls, un jūs meklējat informāciju, vai sanāca kaut kādā brīdī izmantot arī mākslīgo intelektu, lai veidot tos argumentus? Varbūt tā kā paprasīt, piemēram, kuri darbi, kuri ir tādi labāki tieši par to tēmu, kur viņi varētu aprakstīt, lai viņš iedod nosaukumus, un tad paši mēs meklējam tālāk. Un kas ir visvērtīgākais no šī projekta, ko jūs teiktu? Jā, šī ir tā lieta, ko es paņemšu priekš sevis. Man tās būtu vispārīgi debats, jo es nekad nebiju iepriekš piedalījusies debatēs, un tā bija vienkārši jauna pieredze. Jā, arī, piemēram, kā komunicēt ar citu valstu skolēniem, jo mums, piemēram, ar ASV bija ļoti liela tā laika zona. Un tad atrast tos īstos laikus, jo mums bija viņai bija rīts, un mums bija kaut kādi 4 pēcpusdienā, bija grūti bieži vien. Tad vēl jādebatē 4. Jā. Tev? Es teiktu, ka visvairāk, ko es ieguvu, ka es iemācījos, kā pareizi pamatot savu un loģiski savu argumentu, un es domāju, ka tas tā kā dzīvē tiešām ļoti noder. Paldies, aplausus skolai. Paldies jums.